Esam priekš Latvijas mērogiem liels pārstrādes uzņēmums, piena pārstrādes uzņēmums. Priekš pasaules ne, bet priekš Latvijas mēs esam lielākais. Attīstam eksportu. Mums jau viņš ir sasniedzis jau vairāk kā 35% no apgrozījuma. Sekojam valsts vadlīnijām, kad ir jāattīst eksports. Mēs to paklausīgi arī darām. Jau pats nosaukums piena pārstrādes uzņēmums vai tukuma piens, tur ir atslēgas vārds, ir piens. Mēs esam iegādājušies un uzstādījuši jaunu piena fasēšanas mašīnu, kas fasē tādās pašās kartona pakās, kā jūs šeit redzat, bet tikai tā ir pilnīgi cits paudzes mašīna. Viņa atšķirās ar to, ka tur ir pilnīgi cits higienas izpildījums, ka tur teiksim, ir minimalizēts cilvēku faktors. Reāli iejaukties viņas darbībā praktiski nav iespējams. Sakarā to augsto higienas līmeni, nemainot neko tajā piena sagatavošanā, respektīvi pasterizāciju, un tur viss ir palicis pa vecam. Un, ja mēs iepriekš varējām ar iepriekšējām iekārtām izfasēt pienu un uzlikt realizācijas laiku līdz 8 dienām, tad tagad it neko iepriekš nemainot, tikai pateicoties mašīnas augstajiem higienas standartiem, mēs varam uzlikt 12 līdz 14 dienas ar šo pienu viss ir kārtībā. Un līdz ar to mēs tagad esam nosprauduši mērķi tā ļoti nopietni pievērsties šim dzeramā piena tirgumam. To pat grūti varbūt vienam otram ir iedomāties. Mums ir vairāk kā 450 produktu nosaukumu. Mēs ražojam visu spektru piena produktus, izņemot puscietos un cietos sierus. Vispār jau mēs ražojam.